Un sāksim šo dievkalpojumu lasot no Dieva vārda, no Marka evaņģēlija 2. nodaļas. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, viņš saka uz triekas ķerto: es tev saku, celies, ņem savu gultu un ej mājās. Āmen. Labrīt, dārgie Dieva bērni. Varbūt iesākumā dažas ziņas par adventas tautu, kā klājās pasaulē. 30. septembrī, kad tika apkopoti iepriekšējā gada rezultāti, kopskaits adventistas tautai pārsniedz 18 miljonus. 18 miljoni 28 796. Apmeklētāji katru zabatu vidēji 25 līdz 30 miljoni. Par cik bērni, kas netiek, protams, bērnus mēs nekristam. Un arī interesanti daudz. Katru dienu pagājušā gada laikā kristīti 3052 cilvēki. Katru stundu 127, katru minūti 2. Pateicība debes Tēvam, vai ne tā? Jā. Adventistu tautai šajā pasaulē ir 112 koledžas un universitātes, 1900 vidusskolas, 6000 pamatskolas ar kopējo skaitu, kuri mācās 1,75 miljoni. 172 hospitāļi pasaulē, kuri apkalpo ap 16 miljonu cilvēku. Ģenerālkonferences prezidents bija jauniešu tādā lielā sanāksmē Orlando, kur piedalījās jaunieši no visiem 50 štatiem arī un no 60 citām valstīm, pār pa 6000 dalībnieku. Un tad viņi kādu dienu izgāja pilsētā ar traktātiem, klauvēja pie durvīm un pieklauvējuši pie 22 622 durvīm. Izdalījuši 15 517 traktātus, 2238 lielās cīņas, ar 2089 cilvēkiem kopā pielūguši un 216 izteikšu vēlēšanos mācīties Dieva vārdu. Skaists piedzīvojums. Protams, ir arī savas rūpes, sevišķi ģenerālkonferences prezidents izteica šo rūpu arī jaunatnē, kad šajā grēka apņemtajā pasaulē daudzu kristiešu sirdīs pazūd īsta izpratne par to, kas ir svēts, kas nav svēts, kas ir pieņemams, kas nav pieņemams. Pazūd it kā šī robeža starp Dieva bērniem un cilvēkiem, kuri Dievu nebīstās. Un viņš ļoti lūdz, lai Dieva bērni ir uzmanīgi, lai seko tiem brīnišķiem principiem, ko Dievs atklājas savā vārdā. Un lai ne mazākā veidā neļaujās piemānīties. Bet ir arī dažas bēdīgas vēsts. Tieši pirms Ziemassvētkiem pazuda viens misionārs Belizē, un tikai 2. janvārī viņu atrada Gvatemalā nogalinātu. Viņš gan bija nogalināts netālu no mājas, tur atrada 2 mečetes,
Šis misionārs darbojās tādā skaistā ielejā, ko sauc par Miera ieleju. Un viņš bija apņēmies tur uzcelt šai ciltei skolu, un darbs jau bija tikpat gandrīz kā pabeigts. Tur ir arī draudz no 50 locekļiem. Kas ir par iemeslu, kam tas nepatīk? Protams, Sātanam tas nepatīk, ka viņš atrada kādu cilvēku, kas izgāž šīs dusmas šo cilvēku. Un viņa ģimene arī lūdz, kura dzīvo Kanādā, lai piemin viņus viņa bēdās. Vēl viena bēda. Saucamie kiber uzlauzēji ir uzlaužuši arī ģenerālkonferences kādu no banku kontiem un izsākuši pie $500,000. Redziet, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Visādas iespējas ir, vai ne? Mēs priecājamies par datoriem un par visām tām iespējām, kas ir. Iedenieks arī priecājas par iespējām. Tādi ir šie īsie pārskati. Šodienas pārdomām. Ceļies, ej mājās. Es to nesaku jums. Jūs to visu panāksiet vēl. Bet mēs izlasīsim šo notikumu. Tas ir skaists notikums. Un paņemsim priekš sevis, kāpēc mums tas ir šodien jāmācās. Un mēs lasām Marka evaņģēlija 2. nodaļā no 1. panta. Un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja viņu esam namā, un daudzi sapulcējās. Tā, ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas. Un viņš tiem sludināja vārdu. Redziet, cik populārs bija Jēzus. Viņš bija atnācis uz Kapernaumu, uzreiz ļaudis jau visi to zināja. Māja piepildīt, visādas vajadzības, cits grib dzirdēt, cits grib saņemt dziedināšanu, palīdzību no Jēzus. Un pie viņa nāca ar triekas ķertu, ko 4 nesa. Paralizēts cilvēks. Par šo cilvēku vairāk mēs neko nezinām. Vai viņam bija paralizēta tikai mēle, vai viņam bija paralizēts arī rokas, kājas. Kājas, protams, bija paralizētas, to mēs saprotam, jo viņi nesa. Bet viņš arī neko nerunā un nekādu ziņu par sevi nav mums atstājis. Bet galvenais, viņam ir 4 draugi, kas nes. Padomājiet, cik šie draugi bija uzmanīgi. Viņi nesteidzās paši klausīties, bet viņi domāja, tagad tāda izdevība ir. Viņi aiziet pie savu draugu, kurš guļ tur paralizēts un saka, mēs tevi aiznesīsim pie Jēzus. Vai tad tas kaut ko man dos? Mēs tevi aiznesīsim pie Jēzus. Un viņi nes viņu. Aiziet, tik daudz cilvēku. Te jau mēs netiksim iekšā. Nekas jau nesanāks. Un viņi uzkāpja uz jumta. Un, kad tie nevarēja pie viņa klāt ļaužu dēļ tikt, tad tie atsedza jumtu tur, kur viņš bija, uzsplēš to nolaida gultu, kurā trieks ķetais gulēja. Un paši paliek augšā skatoties, kas būs. Vai būs jāvelk atpakaļ viņš caur jumtu un jānes atkal mājās? Kas tagad notiks? Nolaiž Jēzum priekšā. Un Jēzus pārtrauc runāt uz šo pūli, viņš pievērš uzmanību šim mīļam cilvēkam. Un ir teikts, un redzēdams viņu ticību, Jēzus sacīja uz triekas ķerto. Viņš pateica šim nelaimīgam cilvēkam 3 skaistus teikumus. Un es gribētu ļoti, ka tad, kad mēs iesim mājās, lai mēs viņus paņemam arī katrs sev līdzi, es teikšu tā, ka man pietiek ar šiem 3 teikumiem, lai es būtu laimīgs Dieva bērns šajā pasaulē. Un lai es būtu Dievam pateicīgs, ka šo 3 teikumu dēļ bija vērts piedzimt, ka šo 3 teikumu dēļ ir vērts dzīvot, ka šo 3 teikumu dēļ ir vērts
uz īsu brīdi ciest ļaunu kopā ar Dievu tautu, nekā baudīt grēka laimi. Un lūk, pirmais teikums. Jēzus sacīja uz striekas ķerto. Visu uzmanību pievērst šim cilvēkam. Mans bērns. Viņa sirds strauji sāk pukstēt. Viņam droši, ka vecāki bija jau miruši, jo tad jau varbūt vecāki būtu cenšies arī viņu nogādāt pie Jēzus. Un viņš varbūt ilgi un sen nebija dzirdējis šo vārdu. Mans bērns. Un tagad šis lielais skolotājs, par kuru ir tik daudz kaut kas dzirdēts, saka man, šim nevarīgam, kas šeit guļu, paralizēts, iet nevar. Mans bērns, kā debesis atverās, cik mīļi. To dzird arī draugi, kuri gaida, kāds būs iznākums. Viņi skatās no šī atvērtā jumta lejā. Mans bērns, būs labi. Un ko vēl viņš saka? Tavi grēki tev piedoti. Otrs teikums. Jūs būtu priecīgi par tādu ziņu, kad universa valdnieks tev pateiktu šodien, tā ka tu dzirdi, tavi grēki tev piedoti. Un tad 10. pants. Es tev saku, ceļies, ņem savu gultu, ej mājās. Trešais teikums. Skaistais. Tu vairs negulēsi gultā. Tev nebūs vairs jāēdina. Tev nebūs nevienam jānes. Tu ies pavisam pa citu ceļu. Tu ies pa ceļu, par kuru tu varbūt es nezinu, cik gadus neesi staigājis. Tu iesi mājās. Un to dzird šie vīri. Viņi ātri aizsadz jumtu, skrien lejā, gaidīsim pie durvīm. Nenāk ārā, tik ilgi nenāk ārā. Jā, viņš ir saticis draugus, kuriem var tagad pateikt kādu jauku vārdu, kuriem var paspiest roku, kam viņš varbūt gadu 10 nav varējis roku paspiest. Gaida, kad nāks ārā. Skaists notikums. Vai šodien pasaulē arī cilvēki, kuri ir paralizēti? Es domāju, garīgi. Par miesīgi jau mēs zinām, slimnīcās pietiek šo cilvēku un rūpes ir daudz, bet tieši garīgā nozīmē. Jā, ir paralizēti, jo katrs grēks, mīļie draugi, paralizē cilvēku. Un pasaule ir pilna ar paralizētiem cilvēkiem, kuri pat nezina, uz kuru pusi iet, kuri pat nezina, kas tas Jēzus ir, un kuri nemaz pie viņa nesaprot, kā var aiziet. Un tad viņi ir kas vajadzīgi? Vēl 4 paralizētie, kas guļ blakus un stāsta stāstus un īsina viņam laiku, jeb 4 tādi, kuri var aiznest. Jā, viņam vajadzīgi 4 kristieši, 4 mīļas rokas, 4 cilvēku rokas, kas viņu nesīs. Un lūk, tie ir šeit, viņi sēž. Iet caur šo pasauli tā skatoties. Vai nevariet kādu aiznest? Es tā domāju, Valmieras draudzē ir 200 draudzes locekļi. Tas ir 50 grupas pa 4. Kas tā ir par armiju? Padomājiet, ja būtu atnesis visi kādu nelaimīgo zemes bērnu pie Jēzus, Jēzus būtu šodien priecīgs debesīs. Es teiktu, kāds man ir prieks, kas man ir šodien ko darīt pie šiem 50 cilvēkiem, ko mani mīļie bērni ir atnesuši. Ir vajadzīgas mīļas rokas,
vai viņas ir šai pasaulē. 21. gadsimts ir diezgan briesmīgs, ka paralizēti guļ ne tikai daudzi cilvēki pasaulē, kur nepazīst Kristu, bet par nožēlošanu ir paralizēti arī kristieši. Tu neesi nekad ticis kaut kādā veidā paralizēts? Es gan esmu. Ziniet, kādreiz kāds pasaka man kaut ko, kas man nepatika. Un es domāju, kad nevajag ar. Nerunāšu ar tevi. Jā, nerunāju. Mēli paralizēta. Paiet dienas, paiet nedēļas. Nerunāju. Ejam viens otram garām. Izrādās roka arī paralizēta. Es ienāku dievnamā, redzu, viņš iet pa to pusi, es eju pa otru pusi. Es negribu sveicināties, jo man ir paralizēta roka. Uz ielas ir vieglāk. Izrādās kāja arī kā tāda pavisam šķība. Ieraugu, viņš nāk pretī man pa trotuāri. Es mierīgi pārsoļoju pāri ielai, tur ir lielākas iespējas. Jūs teiksiet, tas jau nenotiek kristīšu vidē. Es nezinu, jums varbūt nenotiek. Man kādreiz tā ir bijis. Paralizēts. Un kas man ir vajadzīgs? Man ir vajadzīgs Jēzus. Neskatoties uz to, ka es esmu viņa bērns, es domāju, ka es esmu tuvāk debesīm, tuvāk mūžībai, tuvāk mūžības mērķim, un izrādās vajadzīga dziedināšana. Man ir vajadzīgi šie 3 teikumi, brīnišķie teikumi. Un kad es domāju par kristiešiem un par šo garīgo paralīzi, man skatu priekšā ir šī glezna, kas ir uzrakstīta laikmet ilgās. Un es lasu. Pestītājs novērsās no bargajiem tiesnešiem, lai uzlūkotu savu nabaga mācekli. Atcerieties, kurā gadījumā tas bija? Kad pestītājs novērsās no tiesnešiem, lai uzlūkotu savu mācekli. Kas tas bija par vīru, kā viņu sauc? Tas bija Pēters, jā, tiešām. Pēters sildījās pie sveša uguns. Un Pēterim bija mēle pat tā paralizēta, kad viņam teica, vai tu arī neesi no Kristus sekotājiem? Viņš neko vairāk nevarēja pateikt, kā neesmu bijis nekad tur. Neesmu viņu redzējis. Pestītājs novērsās no bargiem tiesnešiem, lai uzlūkotu savu nabaga mācekli. Tajā pašā mirklī kaut kas vilktini vilka Pēteri paskatīties uz kungu. Sastapās 2 skati. Pēters jau bija 3 reizes jau cīnījies ar to paralizēto mēli, pateikt, ka viņš tādu nepazīst. Un tad viņš viņu ierauga, un viņš skatās. Viņu acis atskarās. Un brīnišķīgi tajā mirklī Pēters paskatās kungu, un viņa cēlajos sejas svaipstos. Māceklis lasīja dziļu līdzjūtību un sirds sāpes, bet dusmu tur nebija. Ko viņš izlasīja? Mans bērns. Dusmu tur nebija. Pēters nevar atraut acis. Viņš skatās pestītāja vaigā un redz, kādas sāpes ir viņa sejā. Līdzjūtība. Bet dusma nav.
Mans bērns. Viņš izlasīja tur. Bet vēl viņš kaut ko izlasīja. Šīs bālās ciešana pilnās sejas izskats, trīcošās lūpas, līdzjūtīgais un piedodošais skats, Pētera sirdi skāra kā asa bulta. Kas tā bija pa bultu? Piedodošais skats. Kā Pēters to varēja ieraudzīt? Jēzus vaipstos, ka piedots tiek viņam. Tā bija kā asa bulta, un viņš izlasīja tur. Ne tikai mans bērns, bet tavi grēki tev piedoti. Un viņam sāk plūst asaras. Viņš skrien ārā. Viņš skrien prom no šī ugunskura. Viņš tur negrib ne mūžam vairs sildīties. Viņš skrien pa citu ceļu, viņš skrien uz Ģedzemani. Viņš nokrīt tai vietā, kur pestītājs lūdza un cīnījās. Viņš grib mirt. Mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Ceļies un ej uz mājām. Pēters nekad vairs neatgriezās pie sveša uguns. Pēters kļuva par citu cilvēku. Šis paralizētais Pēters kļuva par citu cilvēku. Tāpat iespēja tev, man mīļais draugs, tāda iespēja ir arī jebkuram kristietim. Pasaule kārdina. Pasaulē varam ātri aizmirsties. Gan jaunībā, gan jebkuros dzīves posmos varam aizmirsties, kur mums ir jāapstājas, kur mums ir jāsildās, kur mums nav jāsildās. Kas ir mūsu ceļš, kas nav mūsu ceļš. Pēterim dziedināšana. Kā ir mums bijis? Esam piedzīvojuši savā dzīvē, kad izmainīta mūsu dzīve. Un ko tas nozīmē? Tavi grēki tev piedoti, bet ceļies un ej uz mājām. Un šie divi teikumi ir saistīti kopā tik cieši, ka viņus nav iespējams atšķirt. Ja tu, mīļais cilvēks bērns, gribi, lai Dievs piedod tikai tavus grēkus un palikt viņa mīļais bērns, bet neko dzīvē negribi izmainīt, ja tu negribi iet prom no tā ugunskura, pie kura tu esi sildījies un gādājis prieku ienaidniekam, ja tu negribi iet prom no vecās dzīves, ja tu negribi kāpt ārā no tā grāva, kur tu biji, un saka, cik jauki, ka man ir piedots, tad Jēzus saka, tad tev nav piedots. Jo 10. pantā, tur vēl tālākos pantos ir teikts. Un pirms tam. Bet lai jūs zinātu, ka cilvēka dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot. Lai pasaule zinātu, ka Jēzus ir piedevis tavu veco dzīvi, tad pasaule skatīsies uz tevi, vai tu ceļies un ej uz mājām, vai tava dzīve izmainās. Ja tu paliec tur pats sēžot, ja tu dari to pašu, ko tu darīji, ja tu briem tai pašā purvā, kur jau tu biji, mīļais draugs, tad nav piedots. Jēzus teica, tā ir zīme, lai jūs zinat, ka man ir vara piedot grēkus. Kā mēs to varam zināt? To jau nevar redzēt. Var redzēt. Paskaties, šis cilvēks ceļās augšā. Viņš saloka savas vecās lietas, viņš aizmet prom to, ko viņam nevajag. Un viņš iet pa citu ceļu. Viņš ir cits cilvēks. Viņš ir jauns cilvēks. Ja viņš smēķēja, tad viņš vairs nesmēķēja. Ja viņš dzēra, tad viņš vairs nedzer. Ja viņš mīlēja sabiedrību, kur ir svešs uguns, tad viņš vairs tur nesildās. Viņš iet pa citu ceļu. Vai tā ir patiesība? Jā, tas ir.
Tā ir vienīgā zīme, kad šis cilvēks, kurš neko nespēja, ir izmainīts, ka viņš ir pieņēmis pestītāju, kad viņš ir kļuvis viņa draugs. Un šodien pa daudz kristiešu to grib apstrīdēt. Viņš saka, Dievs ir tik žēlīgs, ka viņš jau piedos beigās un visus savilks debesīs. Mīļie draugi, kāpēc Kristum bija jāmirst? Kristum bija jāmirst ne tikai, lai mūs izglābtu. Kristum bija jāmirst, lai viņš parādītu, ka Dievs nemelo, ka Dievs ir taisns, jo Sātans bija Dievu apvainojis jau visu eņģeļu priekšā, visu cilvēku priekšā apvainojis, ka Dievs ir melis, ka viņš ir cietsirdīgs, un tur nelīdzēja vairs nekādu lekciju lasīt. Dievs varētu likt ugunī krist no debesīm, bet viņš stāv klusu, un viņš noliek Golgātu un parāda. Ejiet tur un izlasiet, kāds es esmu. Mans raksturs ir tāds, kad es atdodu visu, lai tevi izglābtu. Es tevi mīlu tik ļoti, un ienaidnieks paliek klusu. Golgātas krusts neaizvelk Dievu pie grēcinieka purvā. Un viņi nesaka, tagad mēs esam kopā, bet izvelk grēcinieku no purva pie Dieva, un tad viņi iet kopā. Tā ir Bībeles patiesība. Un ienaidnieks to ir mēģinājis sagrozīt. Viņš daudziem kristiešiem pastāst, nav jau tik svarīgi, ko tu dari un grēko. Tu jau varēsi vēl pēdējā dienā, priekšpēdējā dienā teikt, lai tev piedod, turpini vien grēkot mierīgi. Jo Golgāta jau ir Kristu novads pie mums, Tēvu novads pie mums lejā. Tie meli. Un to parāda šis piedzīvojums. Un tāpēc es teicu, ka es savā dzīvē neko vairāk citu negribu. Es gribu tikai dzirdēt šos 3 teikumus. Mans bērns, tavi grēki tevi piedod. Ceļies un ej uz mājām. Kāpēc dziesmnieks Dāvids 24. dziesmā raksta, jūs vārti paceliet savus palodus un topiet paplašināts jūs mūžīgās durvis, lai godības ķēniņš ieiet. Kāpēc? Tāpēc, ka nāk mājās viņa atpestītie. Tie, kuri sēdēja kādreiz pie pasaules uguņiem, tie, kuri sēdēja tais zaņķī, tie nāk mājās. Viņi ir atpestīti, viņiem ir piedots. Tie bērni nāk mājās. Kad bagātais jauneklis atnāca pie Jēzus un prasīja, ko man būs darīt, lai es mūžīgi dzīvoju. Un kad Jēzus ar viņu bija runājis un pastāstījis. Un tieši tad, kad Jēzus nonāca pie šī pēdējā, celies, ej uz mājām, pa citu ceļu tagad. Tad viņš ievilka elpu, ļoti noskuma un aizgāja atpakaļ. Un kad Jūdas izvēlējās būt kopā ar šiem 12 un iet kopā un darīt šo darbu, un tad, kad viņš nonāca tik tālu, kad viņš saprata, ka ir jāceļās un jāiet pilnīgi, Kristum jāsako, vai arī es visu pazaudēju. Un viņš izšķīrās pazaudēt visu un aizgāja no Jēzus. Tādu piemēru ir daudz, mīļie draugi. Nav svarīgi, cik tuvu cilvēks ir Kristum bijis, bet vai viņš ir pieņēmis šīs 3 lietas. Un Kristus saka, tāds pats spēks, kā man ir tev piedot grēkus, tāds pats spēks man ir izmainīt tavu dzīvi. Un es tos daru kopā tikai. Es piedodu tev un nolieku tavus kājas uz jaunu ceļu. Celies un ej. Tā kā es lieku šim, kurš nav staigājis varbūt 20 gadus, celties un iet mājās. Tā es jebkuram grēciniekam saku, celies un ej mājās. Kāds skaists piemērs vecā derībā ir kristība notikumam. Kristība notikums arī mūsu dzīvē ir tāds, kad mēs izšķiramies iet pa jaunu ceļu mājās, vai ne tā? Kad mēs kaut ko atstājam un kaut ko jaunu paņemam.
Un šis vecās derības piemērs man patīk pāriešana pāri Jordānu pie Kanānas robežām. Un kas tur bija jādara? Upe bija pāršķīrusies, priesteris stāvēja upes vidū, un tad Dievs Jozuam teica, paņem no katras cilts, no katra rakstura vienu vīru, tātad 12 vīrus, lai viņi šeit, upes vidū, atstāja 12 akmeņus, un lai viņi šeit no upes vidus paņem 12 akmeņus un iznec ārā Kanānas pusē. Kad tu gāji kristīties, vienalga, vai tas bija Gaujā, vai Vaidavā, vai basēnā, vai kaut kur, tu arī atstāji tur veco un paņēmi jaunu akmeni tur un nes tālāk. Jaunu dzīvi, jaunu ceļu. Ja tā pasties apkārt, paņem to pašu veco, ko vilku visu laiku varbūt par tuksnesi. Nesīšu tālāk. Skaists simbols. Skaists simbols. Jaunpiedzimšam cilvēkam. Viņš veco akmeni atstāja, un viņš paņem jaunu no upes vidas un nes tālāk. Veco dzīvi atstāja šis paralizētais un satver Kristu, jaunu dzīvi, jaunu cerību, un viņš iet tālāk. Nu, kas var būt skaistāks, mīļie Dieva bērni? Tāda ir dziedināta cilvēka ceļš. Un cita ceļa nav. Ja tavu dzīvi klāja šie 3 teikumi, tad tu vari katru rītu par to pateikties Dievam, ka viņš tādu žēlstību tavā dzīvē ir parādījis. Jā, protams, viņam ir visi zemes bērni, viņa bērni. Bet tiem, kuri Jēzu nepieņems un nepaklausīs viņiem paliek tikai viens teikums. Mans bērns. Ko tai dienā, kas aprakstīta Atklāsmes grāmatas 20. nodaļā, aiz tā uguns priekškara, kas sedz jauno Jeruzalemi, no šī lielā neskaitāmā bērnu pulka. Kad Jēzus no viņiem atvadīsies, viņš teiks, mani bērni, viņam līs asars, jo viņš neko vairāk nevar viņiem pateikt. Un tur aiz šī priekškara tiek iemesta nāve. Un tā ir otrā nāve. Tad tu vari būt šai dzīvē, vai nu Kristus prieks, vai viņa sāpi. Tu esi viņa prieks, ja tu saproti. Es esmu paralizēts, es esmu grēks skārts, es esmu grēks samaitāts. Es tev pateicos, Jēzu, ka es varu tavā priekšā būt. Mazgā mani. Un Jēzus tev pateiks šos 3 teikumus. Un tā tev būs kā viskaistākā muzika. Nes to līdz savā dzīvē. Tas nenozīmē, ka tu esi pilnīgs. Nē, es šodien ceru, ka esmu labāks nekā vakar, un es rīt gribu būt vēl labāks nekā šodien. Un nav svarīgi, cik tālu tu pa šo ceļu būsi jau nogājis. Uz mājām ejot uz mūžību. Ja arī tev būs jāapstājās, tu būsi ceļā uz mājām. Jā, tu būsi Dieva bērns. Tu būsi Dieva bērns. Pārbaudīsim mēs katrs savu skrējienu, savu dzīvi. Un padomāsim, vai nav šajā pasaulē kāds cilvēks, kura priekšā mana roka ir nokauts, ka es nevaru viņam paspiest roku. Vai mana mēle nav sakauts, ka es nevaru viņam pateikt kādu mīļu vārdu, ka es nevaru viņu apkamt un viņu stiprināt. Tie, kur varbūt pagājušā svētdienā bija veselības klubiņā, es domāju, saklausīju ļoti interesantu lietu, jo lekcija bija par prieka hormonu. Un ko es atceros šīs 2 lietas?
neesiet kūtri izteikt viens otram atzinību. Kā jums patīk, ka jums kāds izsaka atzinību? Jūs esat kaut ko izdarījuši? Jeb tikai, labi. Cik labi tu izdarīsi. Sevišķi, ka bērniem, vai ne, jūs paskatiet, kāds tu esi mīļš. Es pat jāatzīst, necerēju, ka tu tik labi to izdarīsi. Un viņam seja atplaukst. Vai tas ir prieka hormons? Un tad viņi vēl teica, un neaizmirstiet arī šo pieskāršanos, kad jūs uzliekat roku uz pleca, kad viņam varbūt ir grūti, un sakat kādu mierinošu vārdu, viņš atplaukst. Jā, atzinība, pieskāršanās. Mīļie draugi, lai jūsu mēle nav nokauts, lai jūsu roka nav nokauts, lai jūsu kājas nav nokauts. Skrieniet, kamēr vēl dzīvojiet. Apkārt ir tik daudz cilvēki, kuri ir paralizēti. Palīdziet viņiem. Varbūt, ka viņi sadzird šos 3 teikumus, ko Jēzus ir līdz uzrakstīt grēciniekiem. Mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Ceļies, ņem savu gultu, ej mājās. Ko tu te sēdies vairs? Celsimies, iesim, būsim Dieva bērni. Un Dievs svētīs mūs. Amen. Kopīgi lūgsim Dievu. Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs Tev no sirds pateicamies par skaistu sabata dienu, kad varam būt kopā kā Tavi bērni. Mēs pateicamies, ka šajā žēlastības laikā vēl skan Tavs vārds, ka Tu vēl aicini savus bērnus, ka Tu aicini katru cilvēku pie Tevis. Ak, lielais Dievs, Tu zini arī mūsu katru. Tu zini, kādi mēs esam bijuši savā dzīves skrējienā, kad varbūt dažreiz esam kā paralizēti bijuši citu Tavu bērnu vidū, kas nespējam neko pateikt, kas nespējam kādam pieskārties un viņu mierināt, iepriecināt. Piedod mums to. Ak, lielais Dievs, dziedini savus bērnus pilnīgi. Palīdz mums ikdienas sadzirdēt šo skaisto vēsti. Mans bērns, tavi grēki tev piedod. Ceļies savu gultunē mājās. Lai tiešām ceļš, kuru mēs ejam, lai tas būtu jauns, uzvaras, prieka pilns ceļš. Ceļš, lai kalpotu cilvēcei. Tiem nabaga cilvēkiem, kur varbūt tevi nav atraduši vēl un nezinu. Ak, palīdzi, lielais Dievs, katram mums ilgoties pēc šī prieka, ko piedzīvoja šie 4 cilvēki, kas aiznesa šo spitālīgo pie Tevis un mājās gāja kopīgi dziedādam un slavu Tev nesdam savās sirdīs. Lai Tava žēlstība ir par katru Tavu bērnu šajā pasaulē vēl. Aicini, runā, sasildi. Iepriecini tos, kuri ir slimi. Palīdz arī viņiem savā slimumā un nespēkā apzināties, ka Tu esi viņiem tuvu. Mēs lūdzam arī par šo mīļo ģimeni Kanādā, kuru pazaudēja savu tēti. Stiprini viņus, ienesi sirdīs mieru. Un lai tie, kas turpinās šo darbu, lai viņi to dara ticībā. Pateicamies Tev, ka Tu sargi savus ļaudis un svētī, un ka Tavs darbs drīz tiks pabeigts, kā arī dzirdējām dziesmā dziedam. Lielais Dievs, pabeidz šo darbu pie daudziem cilvēkiem vēl, kuru sirdīs ir ilgas. Vadi viņus uz Tavu ceļu, apžēlojies par viņiem. Un sevišķi šajās lūgšanas dienās, kur Tava tauta visā pasaulē īpaši lūdz pēc Tava gara svaidījuma, pēc Tava miera, pēc uzvarām,
dāvini tu šo žēlstību un svētīsi savu darbu, kas vēl tiek darīts. Paldies, ka tu mūs dzirdi. Paldies par visu tavā vārdā. Āmen.